Tā tad labu rītu visiem. Reku vējš ir apgāzis manu mazo nojumīti. Krieviski saucās besetka, laikam nezinu. Baigi lielā jumta platība bija. Un apakša laikam pa vieglu, nebiju pieskrūvējis pie betona pamatnes un nostāvēja vairākus mēnešus, bet šodien kaut kā interesanti vējš apgāza, tā kā jādomā, kā pacelt augšā. Labi, turpinām. Es tur baigais spečuks naisu, kā redziet, es esmu tikai praktiski pa lielam YouTube'ā. Tāpēc citos es nekādos sociālos tīklos nedošņāju. Un es skatos, ka tur tas, kā visi jau noteikti ziniet, ir tas Pāvils Durovs arestēts un tas, un tagad nāk ziņas visādas no visām malām un info, un nāk visādi šie komentāri un apskati un pārskati, bet tā īsi un kodolīgi, ko es varu pateikt, mums ir jāsaprot, ka jā, tuvojās antikrista laiki, jeb laiks, kad Bībele par to stāsta, atkal puišu meitenes, atkal viss Bībeles gaismā, kas kaut ko nezinu vai nesaprot. Tā, paskatīsimies. Varbūt, ka es varu pagulēt. Tūlīt es jums pastāstīšu. Man te ir tas zvilnis. Sataisīšu zvilni, varbūt es varu apgulties un tad parunāt. Tūlīt stāstīšu. Tātad Durovu arestēja, savāca un blā blā. Un tā, sēžu un runāju ļoti labi. Tā, puiši meitenes, es gan arī apgāzos. Nu, es esmu jau guļu. Skatieties, ko Bībele saka, būs antikrists. Šobrīd Bībele saka, daudz antikristi jau ir uz zemes un antikrista gars ir un tā, bet lielos vilcienos, ko varu pateikt to, ka būs tātad cilvēki tiks cenzēti, tiks apspiesti un klausījos es arī dažādus gudros teologus un youtuberus un blogerus, un sauciet kā gribiet, macītājus. Un ļoti daudzi pasaka, kad loģiski internetu atslēgs neviena šī pasaules valdība. Antikrists, kurš nāks pie varas, kurš valdīs visā pasaulē, loģiski cilvēkiem tiks liekta saziņa. Ja mēs redzam, kad grib atņemt skaidro naudu, kad grib tev tur uztaisīt, lai viss ir tikai kartiņā, tātad totālā kontrole, kā mēs sakam, ja, totālā kontrole par cilvēkiem, ja, un antikrists, šis valdnieks, arī to izdarīs. Bībele vēl skaidro, ka tiks viņam uzspiesti cilvēkiem šie antikrista, piederības zīme uz labās rokas vai uz pieres, tātad antikrists tev pieprasīs. Un tavi visi konti būs nobloķēti un tu netiksi pie naudas, un līdz ar to tu praktiski esi dzīvs mironis, ja? Bībele par to skaidro. Un ja te kaut ko mēs redzam par šo telegrammu un kādiem tur messengeriem un vai ko, protams, ka tas jau ir daļa no tā visa, ja? Tā kā vienkārši es gribu brīdināt visus un painformēt un pamācīt, ja? Kad tas, ka tur tagad var runāt un var rakstīt un vēl visu, ko var darīt, ja? Ka tas ir tikai laika jautājums. Tā kā puišu meitenes laiku beigās mēs paliksim bez interneta, bez visiem sakaru līdzekļiem, bez visa un nebūs nekāda, jo pasaules valdnieks būs ieinteresēts, lai cilvēki savā starpā nesazinātos un nezinātu nekādu informāciju, nevarētu neviens nekam neko pateikt un kaut kā tā. Tā būs. Tā būs, un šobrīd izbaudiet, kamēr vēl kaut ko var izbaudīt, bet vēlāk mēs visi paliksim bez sakariem, bez kontaktiem, un internetu vienkārši atslēgs visiem, pienāks tāda diena.